Veselībai bīstamie smagie metāli joprojām pārāk lielā apjomā nonāk Latvijas vidē, tā saka atkrituma apsaimniekotāji, vērtējot pārstrādē nodoto bateriju un mazizmēra akumulātoru niecīgo apjomu. Ir sākta kampaņa, lai daudz lielāku uzmanību pievērstu dažādiem nozaru birojiem, jo tieši šajā vidē ir daudz ierīču, kas darbojas ar bateriju enerģiju. Tematu turpina Uldis Āboliņš. Katru gadu Latvijas veikalos tiek pārdotas 312 tonnas bateriju, taču tikai 18% no šī milzu apjoma ir sašķirots un nodots pārstrādei. Tas nozīmē 80% bateriju un mazizmēra akumulātoru ar cilvēku bezatbildību nonāk kopējo sadzīves atkritumos. Līdz ar to bateriju korpusi sāk dalīties un apkārtējā vidē nonāk cilvēku veselībai kaitīgās vielas, smagie metāli, mangāna dioksīds, cinks, svins un dzīvsudrabs. Viena baterija, ko nometam zemē, viņa piesārņo 1 kvadrātmetru zemi, un tas ir apmēram uz gadsimtiem. Ja? Un, protams, tas tālāk aiziet dzeramā ūdenī, jo dzeramu ūdeni mēs pēc tam paši patērējam. Un kurš tad grib dzert ūdeni ar smagiem metāliem? Lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās un mācību iestādēs izvietotās bateriju savākšanas kastītes ir būtiski uzlabojušas otrreizējās pārstrādes pieejamību. Cilvēki gan atzīst, ja esot 2-3 izlietotās baterijas, tās izmetot parastajos atkritumos, taču apziņa par pildvielas kaitīgumu tomēr esot. Droši vien miskastē. Domāju tālāk, kas notiek ar vidi arī, vai vienkārši nav kur? Vienkārši nav informācijas, kur likt. Es labprāt atdotu tur, kur viņas ir jādod, bet man pietrūkst informācija. Lielveikalos ir nodalījumi, kuros var mest izlietotās baterijas, un vecāki man iedod maisu pilnu ar baterijām un saka, lai es izmetu viņas tur, nevis miskastē. Man vecāki to dara daudz izpaidara, mēs nemetam miskastē baterijas. Man kā reiz gadās, citreiz miskastē sanāk, un citreiz tajos veikalos iemest tajos groziņos. Vieta, kur tiešām kontrolētā veidā un lielos apjomos var savākt izlietotās baterijas no dažādām tehnikas ierīcēm, ir biroji un dažādi uzņēmumi. Tamdēļ Latvijas zaļais punkts jau 4. gadu pēc kārtas dalīs speciālus spainīšus izlietoto bateriju nodošanai. Šīs apsardzes uzņēmums ar izlietotajām dažāda lieluma baterijām no signalizācija ietaisēm, kustības sensoriem, kabatas lukturiem un rācijām, kā arī biroja tehnikas gada laikā piepilda 3 šādus spainīšus. Baterija, tāpat kā papīra šķirošana un gadskārtējā koku stādīšana, viņiem ir kļūst par biroja ikdienas normu. Jau 4 gadus vismaz mums tā nav problēma. Kādreiz noteikti bija, jo mēs katrā ziņā ārā viņas mest nekad neesam gribējuši, neesam to darījuši. Bet tad jau 4 gadus mēs viņus aktīvi vācam. Tas apjoms, ko mēs vidēji gada laikā savācam, ir ap 30 kg. Vismaz 2 lielie kuģu konteineri pilni ar izlietotajām baterijām katru gadu tiek vesti uz pārstrādi Vācijā un Polijā, un šīs izmaksas sedz ik viens no mums, kurš nopircis baterijas. To cenā jau ir iekļauta pārstrādes izmaksas. Zaļais punkts aicina spērt pirmo soli – baterijas vispār nogādāt līdz atkritumu šķirotājiem, nevis piesārņot augsni un dzeramo ūdeni ar smagajiem metāliem. Uldis Āboliņš, Baltmanis, LNT.